Sveiki, skatītāji! Mēs esam atpakaļ šajā podkāstu ciklā ar nosaukumu Ilgspējīgās pasaules ķīpsela 2035. Es esmu Sebastians, vides inženierijas students RTU, un šodien viesos ir vēl divas vides inženierijas studentes. Iepazīstināt cilvēkus ar sevi. Esmu Sofija Natālija Grišina, 3. kursa studente. Es esmu Kristiāņa Sreviča, un es arī esmu 3. kursa studente vides inženierijā. Kā jums patīk vides inženierija vispārīgi? Ļoti, ļoti patīk, ļoti interesanti, ļoti daudz priekšmetu, ļoti daudz izvēles starp tehniskiem un humanitāriem priekšmetiem, kas ļauj pamēģināt sevi dažās jomās un paskatīties, kas tev patīk, ko tu gribi darīt nākotnē un ar ko gribi saistīt dzīvi. Jā, es varu tikai piekrist. Man ļoti patīk šeit tas, ka ir ļoti liela daudzpusība. Bet jā, šis podkāsts ir vairāk par studentu izstrādātiem mobilitātes risinājumiem tieši pa ķīpselu un apkārt. Un mums bija tas integrētais starpdisciplinārais projekts. Un jums bija par ūdens transportu. Pastāstat par savu ideju, kas tajā ir iekļauts. Ideja bija elektriskais ūdens prāmis, kas kursētu no Katla kalna līdz pat Bolderājai, piestājot pietarās starp šo posmu. Garš maršruts sanāca. Jā, garš tikai maršruts. ķīpsela sanāca gandrīz pa visu Rīgu, vai ne? Pa visu Rīgu bija, jā. Un tas mērķis, kāpēc tas maršruts ir tik garš, lai cilvēki no tālākām apkainēm var pīķstundās ātrāk un efektīvāk un ar mazāk emisijām, protams, nokļūt līdz savu vēlamajai vietai. Tas bija, no kurienes mēs dabūjam to problēmu, ir tas, kā tev ir grūti tikt uz ķīpseli bieži vien. Tā kā stāvot korķos katru rītu, vismaz, pusstundu, tās 4 minūtes sanāk. Zini kā, pīķstundās, jā. Tagad es nebraucu pīķstundās, tad ir ok, bet pīķstundās tiešām tagad braucot pa A7 šosei, pie A7 Rimija, braucot Rīgā, katru rītu no kaut kādiem 7:30 līdz kaut kādiem pat 9 ir šausmīgākie korķi. Un ieviešot viņam to pieturu Katla kalnā, cilvēks iesēžas Katla kalnā, atstāja savu mašīnu parkingā, kas būtu izveidots Katla kalnā, iesēžas elektriskajā ūdens prāmī un dodas savu vēlamo pieturu, kas būtu ķīpsela vai centrs. Varbūt kāds gribētu aizbraukt līdz pat Daugavgrīvai. Uz ekskursiju, ne? Mazums, jā. Bet arī cilvēkiem tā kā svarīgs komforts, right? So tas arī bija ļoti svarīgi, jo, piemēram, man daudzi draugi, kam ir tā kā riktīgi labas mašīnas, ļoti stilīgas, ļoti komfortablas, viņiem patīk braukt korķos, jo tad viņi darās ar kaut kādām ekstra lietām. Tu, klausās audio grāmatas vai tur, ķimsos piedalās kaut kādos un sazinās ar cilvēkiem un, tur piedalās sapulcēs un tā tālāk. Bet viņiem ir komfortabli braukt. Ja tev ir studenta mašīna, ja tu neesi tā kā lielā džipā, nav ērti pavadīt ekstra pusstundu mašīnā, skatoties uz to, kā tev emisijas no priekšā stāvējošās mašīnas pūš sejā. Vienīgais, kāpēc es sūdzos par to problēmu, ir tāpēc, ka es kavēju tā iemeslu dēļ. Jo tā jau es izbaudu braucienu, man arī nav. Labi, jāapstāv, bet ļoti besī tas, ka tu kavē. Tu ļoti daudz kavē pīķstundās stāvot korķos. Un nekad nezini, cik aizkāvēs. Jā. Bet vienmēr tas jāierēķina. Jā, bet ar kuģīti tev nav korķi, jo mums nav īsti Daugavā nekāda kuģa satiksme. Protams, sezonā ir turistiem kuģīši, bet tā ikdienā. So ir komfortabli, ātri, var tikt no visādiem punktiem ārpus Rīgas, bez emisijām. So mēs padomājam, ka tas ir ļoti labs risinājums ar visiem punktiem kopā. Man vēl radās jautājums par to, kā Kristiāna pavada savu laiku korķos. Kā es pavadu laiku korķos? Sofija sūta video. Jā, es vai sūtos kādam, ka es lasu korķī, vai Tik negaidīti. No rīta dabūjot jaunu video no Kristiānas, un atkal ir korķī. Crazy. Jā. Vai arī es ieslēdzu kādu savu mīļu dziesmu, es vienkārši dziedu, lai kaut kā uzlabotu savu garstāvokli. Vai arī podkāstu klausos. Podkāstu, man liekas, ir ļoti liederīgi pavadīts laiks vienalga,
kur tu esi, kā tu esi. Jā. Vēl bija, man ir te tā šajos plānā rakstīts par to, ka pašvaldība, jaunā pašvaldība Rīgā pirmajās 100 dienās ir sākus darbus, lai attīstītu tieši ūdens transportu un lai savienot viņu ar vilcienu, autobusu un tā tālāk. Un, varbūt jūs varat pastāstīt vairāk arī par savu sabiedriskā transporta pieredzi Rīgā, piemēram, vai kā tev sanāk? Jā. Es ar sabiedrisko transportu Rīgā pati braucu ļoti maz. Varbūt maksimums reizi mēnesī. Un tad es nezinu, es nopērku to biļeti caur lietotni. Un es visu meklēju Google Maps, jo es nezinu visus tos transporta nosaukumus un ciparus vispārējo. Un tā kā lielākoties pieredze ir bijusi ok. Tā kā man nav ļoti daudz gadījies, kad būtu aromāti vai cilvēki, bet ir bijušas reizes, kad ir jābrauc uz kādu tālāku rajonu, Ķengeregu vai Maskačku. Un tad gan tur gadās tā, ka tur sēž cilvēks un tu redz, ka viņš slēp to bunžiņu un tā kā cenšas atvērt, un tad viņš pastāsta pa labi, pa kreisi un iedzer. Un tad tu jūti, ka tā kā, tas nav amalīgi, kad ir tāda tipāža. Kā tev, Sofija? Mums ir viens vīrietis, jo es dzīvoju Babītā, right? So, man ļoti paveicās ar sabiedrisko, jo mums ir 2 autobusi, kas brauc tieši uz Ķīpsalu, bet tas ir tikai no Babītes. Jo, piemēram, no Ziepniekalna tikt uz šejieni sanāk gandrīz 2 reizes ilgāk nekā no Babītes. Ar mašīnu būtu 15 minūtes, bet ar transportu sanāk, jo jābrauc caur centru. Un tad uz Ķīpsalu sanāk gandrīz stunda. Nopietni. Bet mums ir viens personāžs tieši autobusā, kas brauc no Babītes, no Priekšciema, kurš katru rītu ēd speķa pirdziņus un dzer alu. Ja paspēt tieši uz to autobusu, es viņu redzu katru reizi, un es ļoti gribētu pajautāt viņam, kā viņam iet dzīvē un kāpēc viņš tā dara katru dienu. Ar sabiedrisko, zini kā, riktīgi labi sanāca ar to vilcienu, kas bija savienotā tā biļete vilcienam un autobusiem Rīgā. Jo sanāk, tā ir tikai tā A zona, bet man tieši iekrīt tajā A zonā Babīte. Man ļoti palīdz, piemēram, jau uz Maskačku jābrauc, tieši caur centru aizbraukt ar vilcienu līdz Origo, un tad paķert kaut kādu 15. trolejbusu vai vēl kaut kā. Tāpēc arī tam projektam, ko mēs rakstījām, arī bija tā pati ideja savienot to biļeti ar sabiedrisko transportu, kas atvieglos to dzīvi cilvēkiem, kas vajag abus vai kaut kā savienot to. Jā, un arī tās pieturas, kas būtu prāmim, izvietot maksimāli tuvu jau esošajām sabiedriskā transporta pieturām, lai tiešām ātri un efektīvi tur zem 5 minūtēm tu vari no Kuģīša aiziet līdz sabiedriskā transporta pieturai un aizbraukt uz tālāku vietu, kur tev ir nepieciešams. Es arī gribēju prasīt vairāk par to tehnisko, kā tas maršruts izskatījās, vai cik lieli tie prāmi, tad kāda jums bija tā doma? Jā, tā ideja ir tā, ka viens prāmis būs apmēram uz 200 cilvēkiem ar 30 velospēdu novietnēm. Un, protams, būs arī atvēlētas vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un, vēl par tām pieturām gribējās nedaudz pastāstīt, kad ir plānots, ka tajās pieturās būs ap 100 kvadrātmetru lielas mājiņas, kur būs iekārtotas labierīcības un iekšā uzgaidāmā telpa. Un, protams, arī viens apkalpojošais personāls, kas tev var uzdot jautājumus, palīdzēs tev. Un tomēr patīkamāk viņasim jārā ir lietus, ka tu gaidi iekšā, nevis ārā vējainā lietainā laikā. Mēs mēģinām visur kaut kā priorizēt to komfortu, lai nav tikai ātri un ērti, bet arī komfortabli un patīkami braukt. Jo gribētos, ja tu tomēr pavadi tik daudz laika tajā transportā kaut kā, jūsties komfortabli un jauki tajā. Mēs tur ar visām kafijām mums. Būtu ļoti jauki. Es vēl gribēju pieminēt, tas katamarāns, viņš jau eksistējošs. Tas tā kā mēs neizdomājam kaut kādu mistisko 200 cilvēku prāmi. Mēs atradām eksistējošo katamarānu, kuru mēs varētu izmantot tieši mūsu nolūkiem. Mēs vienkārši aprēķinājām, kā priekš 200 cilvēkiem tas būtu tā kā vislabākais variants
ar ko mēs varam palaist to projektu, kas būtu pieņemams cilvēku daudzumam, kam tas noderētu. Un cik tā kā, doma ir sanāk tikai pīķi stundās vai tā kā no rītiem un vakaros, kad cilvēki atstāja tās mašīnas uz tā kā priekš darba vai visu dienu? Viņš, kāda bija tā doma par to grafiku? Mums vispārīgi ir 3 scenāriji. Jā, mums ir 3 scenāriji, tā ir taisnība. Mēs domājam par abiem variantiem, jo kopumā tā kā izdomāt grafiku transportam no galvas ir diezgan grūti. Un kā tas izskatīsies galu galā un īstenībā, kā cilvēkiem būs komfortablāk, ir vēl grūtāks uzdevums. Jo, protams, tas būtu tā kā jāmaina un jāskatās, kā cilvēki īstenībā un realistiski to izmantos, kas tiešām aizies, kas neaizies. Varbūt tur pīķu stundās tieši kaut kādā vienā posmā būs nepieciešams vairāki tur tie reisi un tā tālāk. Un mēs sākām ar 3, kas tā kā bāzes scenārija, ko mēs varam izmēģināt. Pirmais bija pilotprojekts, tas bija ar 16 reisēm dienā, un tas būtu priekš ap 3000 cilvēkiem dienā, un tas būtu tieši pīķu stundās, lai paskatītos, kā tas iederēsies sabiedriskā transporta sistēmā, un kā mēs varēsim palaist. Varbūt tur ekstra vēl 2 tur pa dienu, un tad skatīsies, vai tas būtu noderīgs. Tas bija, tad bija otrais, kas būtu ar 32 prāmjiem, 32 reisiem. Un pēdējais būtu ar 44 reisiem dienā. Un tas sanāk jeb 3000 cilvēki, jeb 4000 cilvēki, un tad 8000 cilvēki uz trešo scenāriju. Un, ja mums ļoti labi noder tā kā pirmais scenārijs un aiziet, mēs varam pāriet uz trešo. Uz taisnu, tā kā pat taisno un apgādāt visus cilvēkus ar transportu, visi būs priecīgi un dzers kafiju uz mūsu prāmīša. Bet, ja tas nenoderēs, mēs varam sākt ar otro. Jo arī cilvēkiem vienmēr ir grūtības ar pārmaiņām. Un tas ir saprotams, tas nav nekas jauns. Tas arī ir tas, par ko mēs mēģinājām domāt tos visus scenārijus rakstot. Un, uzsākt ar to, kur mums ir vislielākā nepieciešamība tam pīķu stundām, un tad skatīties, kas mums vēl būtu noderīgs citos laikos. Un tad sanāk tā kā visai Rīgai cauri tās pieturas, tā kā pa Daugavu augšā lejā? Jā. Tā kā 9 pieturas no paša gala līdz pašam otrajam galam. Tā kā. Jā, būtu Katlakalns, būtu Akropola Rīga, kas viņš skatās Ķengraks. Jā, tad būtu Mūksala, centrs, Ķīpsala, viņš iet tā zigzagā. Ja tas būtu tā kā pieprasītākās, laikam, jo visiem kaut kā jātiek uz centru, so tas ir domāts vairāk tā kā spiderweb, bet tikai ar vienu līniju. Tā kā no visām pusēm, kā tikt līdz Ķīpsala, līdz centram, jo arī tā kā pieprasītākās vietas, kur cilvēki visvairāk strādā, būs tieši tas aplis pa vidū. Kā mēs varam nogādāt visus tos cilvēkus, kas dzīvo kaut kur, nezinu, vienā Rīgas pusē no otra, un tad visus savāk kopā. Viss aiziet. Un tad jums sanāk arī, tā kā, ja tādi implementētu, jūs izmantot arī būtu jēdzīgi? Es personīgi izmantotu, ja es brauktu pīķu stundā. Ka, kaut kādos 8 jābūt Rīgā, es noteikti brauktu ar prāmi. Es aizbrauktu līdz Katlakalnu pieturēju ar savu mašīnu, es atstātu tur parkingā, un tad es dotos uz prāmi un brauktu uz Ķīpsalu. Bet kaut kādos citos gadījumos, ka man ir jāizbrauc 12 pa dienu uz Gemasu. Man ērtāk laikam ir ar savu personīgo auto. Es saku, ir ļoti atkarīgs no lokācijas un diennakts laika, kad es brauktu, vai es izmantot vai nē. Noteikti. Jā, man patīk komfortabls transports, un esmu liels sabiedriskā transporta fans. Jo es nemāku braukt ar mašīnu. Un velosipēdu savu. Arī velosipēdu? Jā. Tu nezini?
Es nemāku braukt ar riteni, es nemāku braukt ar mašīnu, ar kvadriciklu varbūt. Es māku ļoti, ļoti labi izsaukt boltiņu. Tas man ļoti labi sanāk. Es vēl nedabūju Bolt Plus, bet varbūt kaut kad drīz. Bet, kopumā, ja ir reāli tā kā ērti ar sabiedrisko transportu braukt, es vienmēr to prioritizēšu, un tā ir tik... es nezinu, kad ir tiešām kaut kā ērtāks variants, tur nezinu, ar 2 transportiem kaut kur aiztikt stundas laikā. Noteikti. Tā būtu mana izvēle. Un tas prāmju tips ir laba ideja, man liekas. Tas ļoti, īpaši, ja tas būs komfortabli, un tur būs kafija. Es tā domāju, man liekas, tas arī tā kā no turismu puses ir daudz interesantāk, jo, piemēram, baigi uz kreiso krastu turisti nebrauc, man liekas. Un arī ir daudz interesantāk man tikt pāri tā kā līdz centram, piemēram, vai uz otru pusi pa ūdeni, nevis tā kā pa tiem tiltiem, kur ir visi mašīnām un tā tālāk. Un turistiem arī, es domāju, nav īsti patīkami pa Vanču tiltu staigāt. Jā. Jā, es nepiedāvātu laikam. Aiziet pastaigāties pa tiltu. Jā, runājot arī par turistiem, mēs runājam par to, ka mēs varētu arī sadarboties ar uzņēmumiem un piedāvāt blakus šiem namiņiem izvietot tādus kā kioskus, kur var iegādāties, vajag taisīt kafiju un kaut kādas bulciņas pa līdz ceļam, un man liekas, ka tas arī piesaistīt turistus, ka tur var aiziet arī pie skaistas piestātnes, vienkārši paņemt kafiju un padzert un pastīties pašu Daugavu, neobligāti vienmēr braukt, jo ir domāts arī, ka tā apkārt vide tām pieturām būs labi iekārtot ar zaļajām zonām, lai cilvēkiem ir arī patīkami tur vienkārši atnākt un varbūt piesēdēt kādu vakaru, vienkārši pavērot Daugavu. Jā. Jā, tad es saprotu, ka tas viss ir uz to komfortu vairāk tā, lai piesaistītu cilvēkus. Sajūtas, komfortu. Ir arī pētījumi, kur ir pierādīts, ka esamība ūdens klātbūtnē samazina stresu. Tas arī sasaucās ar pagājušo sēriju, kur mēs runājam par Ķīpsalu, kā gribētu, lai izskatās Ķīpsala tajā 35. gadā. Un tad bija arī par to ūdensmalu, zonu krastmalē, ka tur būtu forši, ja tur atbrīvot visu to. Jā. Vai jūs kaut kā arī skatījāties tajā projektā par tieši Ķīpsalu, vai tas bija tikai par to nokļūšanu, tā kā kaut kādas vietas, kur tas prāms te varētu būt? Tā kā... Nē, protams, tas viens no galvenajiem fokusiem jau bija tā pati Ķīpsala. Bet mēs sākam ar Ķīpsalu. Kā mēs varam tikt uz Ķīpsalu? Jā, un tad mēs vienkārši izstījām visādus variantus no dažādām Rīgas pusēm, kā tikt uz Ķīpsalu dabai draudzīgāk. Un jā, Ķīpsalā mēs apskatījāmies vietu, kur varētu būt... Dambja ielas. Balasta ielas. Gals? Tas sanāk tā kā uz Svetbankas puses, es baigi nezinu tos ielas. Nē, citā virzienā. Tieši citā virzienā. Okay, skaidrs. Jā, bet mēs apskatījāmies potenciālo opciju, un mums to vispār ieteica Ķīpsalas attīstības biedrība, ka tajā vietā varētu, tajā vietā varētu izvietot šo prāmu. Jūs varat pastāstīt par šo publisko aptaujāšanu? Jo es zinu, es tev palīdzēju to darīt, bet interesē, kāda bija tā pieredze. Jā, pastāst, Sofija, kā tev gāja? Es sāku ar draugiem, kas dzīvo centrā, jo man bija jāaprunājās ar viņiem. Un tad mēs gājām ārā dzert ūdeni uz 5 minūtēm. Un es vienkārši sāku jautāt cilvēkiem, kas iet garām. Man ir daži draugi, kas dzīvo tur, nezinu, Brīvības ielā vai Stabu ielā strādā. Un vienkārši tagad tur diezgan daudz jaunieši, kas strādā vai freelanco vai nodarbojas ar kaut kādām lietām tur tajā pusē. So es sāku koncentrēties uz to virzienu. Ir daži rajoni, kurus vienkārši mēģināju atrast kaut kādus cilvēkus, no kurus es zinu no turienes, un tur sanās daudz mazāk cilvēku, diemžēl. Bet, jā, so bija vienkārši jārunā ar cilvēkiem pēc mūsu neliela scenārija, izskaidrot to ideju un uzjautāt, cik ļoti tev tas patīk. Un viņi visi tādi, yes, ļoti labi, ļoti cool. Vai tu izmantotu? Tā, I'm not sure. Cik tas maksās? Un tad tā jau bija cita lieta un cits jautājums, par ko, man liekas, es sāku netik ļoti droši un
pārliecināti viņiem stāstīt. Jo tā kā idejiski visu, ko es varēju viņiem pastāstīt par projektu un ideju, izklausījās ļoti labi. Un tiklīdz viņi sāka jautāt par to cenu, cik tas izmaksās, tur, šurp. un tas, laikam, cilvēkiem nedaudz nepatika, un viņi sāka šauboties par to, vai viņi izmantotu galu galā. Bet tas bija tieši par biļetes cenu, ja? Jā. Vai Iegādāties brāli? Daļa no budžeta taču nevar. Jā. Kur es varu dabūt stoku? Jā. Bet jā, varbūt bišķi kontekstam. Mēs tās aptājas veicām katrā rajonā, kur ir izvietotas šīs pieturas, lai mēs tā kā saprastu, vai vispār būtu aktuāli tur veidot tās pieturas. Un man aptājās, laikam, gāja bišķi savādāk nekā Sofijai. Es tā centos pozitīvi pasniegt to ideju un pasniegt tā, ka Es arī mēģināju pozitīvi, es neteicu, ka man negatīvi kāja. Man liekas, vienkārši centra cilvēki nav ļoti gatavi. Viņi daudz arī turpat dzīvojās kaut kur apkārt. Tie, kas dzīvo un strādā kaut kur netālu, viņiem nav īsti vērts braukt kaut kur pāri tiltam, izņemot, nezinu, Āgenskalnu tirgu. Jā, tāpēc es saku, kad ir aktuālāk, man liekas, tiem tāliem rajoniem. Bet, jā, es aptaujāju tieši cilvēks, kas dzīvo ap A7 šoseju, pilsētos, kas ir blakus vai uz A7 šosejas. Tur es ar viņiem netikos dzīvē, jo man daudz ir pazīstami, un es vienkārši zvanīju FaceTime'ā. Un, jautāju jautājums, tā kā pastāstīju, nopičoju, varētu teikt, to mūsu ideju, mūsu grupas ideju, un tad es pajautāju, ko viņi domā par to, vai ir kaut kādu uzlabojumu, ko viņi gribētu, lai viņi piedāvā to biļešu cenu, kāda viņiem liekas tā kā būtu pieņemama un ko viņi izmantotu. Un tad arī es pajautāju, vai viņi brauktu. Un kuros dienas laikos būtu aktuāli izmantot šo transportu. Un, protams, ka visiem tā atbilde bija pīķa stundās, jo, nevienam negribas stāvēt sastrēgumos. Un foršāk tā kā tiešām ir tas, kad ar to prāmi tev nav sastrēguma, tu vienkārši kā brauc, tā brauc. Un otra vieta, kur man bija jāaptaujā, bija Ķīpsala, kuras gāja ar tev kopā. Un tur gāja bišķi interesantāk, jo tu nevienu nepazīsti, un tev ir jāiet pie tiem cilvēkiem un jājautā, un tad tu pa kaut kādiem studentiem pajautā, tad tu iedzīvotāji noķer. Bet tu tā kā dzīvē īsti nevienam nepazīstamam cilvēkam īsti nav tā, ka viņš baigi grib iesaistīties un runāt, un tad bija tā grūtāk, un tad vienmēr tāds tā kā, man liekas, 2 cilvēki bija tā, labi, fiksi. Tā negatīvi. Pirmais jautājums bija, cik ilgi tas aizņems? Jā, cik ilgi, jā. Katru reizi. Vai man liekas, VT1 hallē, ko jūs no manis gribat tieši? Man liekas, ka tā mums atbildēja. Un viņi grib fiksi, jo viņi pavadīja parāk daudz laika korķos, un tagad viņiem nav brīvs laiks. Ja viņi atbrauktu uz šejien ar mūsu prāmīti, viņi nejautātu, cik fiksi tas būtu, jo viņam būtu tik daudz brīvā laika runāt ar visiem, kas pie viņam pienāk, būtu brīnišķīgi. Bet es domāju par to, ka tu A7 šoseja, Kāpēc vienkārši visus tos mašīnas lietotājs, kāpēc neaizvietot to mašīnu ar, piemēram, vilcienu vai kaut ko tādu? Tā kā, kas ir tas lielais šķērslis tam? Mums nav vilciens. Tā kā tajā virzienā nav? Cik es zinu, nē. Bet būvē taču Rail Baltica, un tad gan būs pietura kaut kādus dažus kilometrus no Bauskas. Okay. Jā. Un tad varbūt būs ērtāk cilvēkam iekāpt vilcienā. Bet tas būs tikai 2035. gadā. Gaidam. Būt. Jā. Bet tagad būs Rail Baltica, tad mums būs vilciens, bet pagaidām mums puses nav slietas. Jā, un tad sanāk vienkārši atliek autobusi, vai ne? Jā, bet ar autobusiem, tā kā piemēram uz Ķīpsalu braukt, ir šausmīgi ilgi. Tiešām ilgi. Un, ja ar mašīnu braucot, man ir stunda, ar sabiedrisko man būs 2 līdz 2,5 stundas vienā virzienā. Tas tā kā jau bišķi pilgu. Nav efektīvi. Tas pats sanāk, ka tev uz centru jābrauc, vai ne? Un tad no centru uz šejien. Un tas tā kā ekstra korķi, jo tev jāstāv korķos uz centru, un pēc tam no centru uz Ķīpsalu. Jā. Kā jums liekas, ka varētu tā kā mainīt cilvēku ieradums ar tiem prāmiem? Tā kā kas ir svarīgāk, varētu teikt, tā pati infrastruktūra vai tie ieradumi? Svarīgāk būtu jau mēģināt kaut kā tos ieradumus mainīt, bet tā ir tā lieta, ko ir
mainīt visgrūtāk. Man tā vismaz liekas, jo neviens nav šausmīgi atvērts pārmaiņām un nav tā, ka skrien pakaļ kaut kam jaunam, jo liekas, ka tas, kas jau ir, tagad jau ir labi un ir komfortabli. Bet arī visu laiku visi sūdzās par to, ka viss, kas ir arī viss slikti un nērti. Nav arī gatavi mainīties. Un man liekas, ka ļoti vajadzētu kaut kādu, kas pietrūkst tieši, man liekas, Latvijā, ap visu šo saistīto tēmu, ka pietrūkst tieši sabiedrības izglītošanas. Man liekas, ka daudz tiešām nezinu to nozīmi, tā kā kāpēc ir svarīgi tur samazināt emisijas vai kāpēc ir svarīgi būt energoefektīviem. Visiem liekas, bet kāds ieguvums man no tā, bet cilvēki jau nezina, kāds ir tas iemesls. Visi skatās tā kā tikai uz to, bet kāds ir ieguvums man? Ok, labi, es piekritu, bet arī tas ir saprotams, jo cilvēks gribēs, vienmēr būs ego above everything. So, man liekas, ka mēs vienkārši daudzus projektus un daudzus kaut kādas jaunās lietas, mēs tieši nestāstam par to, kādi labumi būs no tā. Un par to izglītību nav īsti problēma ar to, ka mēs neizglītojam cilvēkus vai vispār nestāstam par to, kas notiek, bet kā mēs neiesaistam sabiedrību. Tā kā tu varētu piedalīties šajā projektā, tu nezinu, atnest kaut kādu lapiņu ar komentāru un piedalīties. Tāpat tas būtu kaut kā noderīgi, jo cilvēks jūtīsies, ka viņa viedoklis ir svarīgs un viņš piedalās šajā un kaut kā varēs palīdzēt uzlabot pilsētu. Jo mēs zinām, kā ar visiem projektiem, ar visu pilsētas attīstību nodarbojās kaut kāda cilvēku grupa. Un viņi tur darās. Kas viņi ir? Kurš zina? Tāpēc, kad normāls cilvēks, kas nav saistīts ar industriju, kas nav saistīts ar vides inženieriju, kas nav saistīts ar cilvēkiem un nezina cilvēkus, kas strādā tālāk visādos institūcijās un tālāk, kas ir iesaistīti šajos projektos, viņš nezinās, kā tas notiek un kas ir atbildīgs, vai tas viņam ir svarīgi, vai vispār cilvēks, kas nodarbojas ar to projektu, viņam reāli ir svarīgi, ka šīs attīstītos un šīs strādātu, vai viņš vienkārši to dara, jo viņam lapiņu uz galda uzkrita. Un mēs tieši ar šo projektu, tas bija svarīgi mums. Tāpēc mēs prioritizējām lietas, varbūt tas nebija tieši tikai pa Ķīpsalu, bet arī skatoties uz to, kādi cilvēki ar šo projektu nodarbojās, bija tie, kas brauc no tālākajiem kaut kādiem galiem. Un tāpēc mums bija tas jāiesaista. Un reāli rūp projekts, reāli varam parādīt cilvēkiem, no kurienes būs labi rezultāti un kādi labumi no tā būtu arī. Jūs skatēties arī no citām lielām pilsētām, kur tiek implementēti šitādas metodas, bija kaut kādi tādi? Es uzreiz sāku domāt virzienā uz Londonu, jo tie Uberboats, kas viņiem pašlaik ir, diezgan ļoti labi strādā. Tas ir pāri šitai upē, jā? Jā, tur ir daudz īsāks maršruts. Man liekas, tur kaut kādas tagad 6, 7 pieturas ir. Nav liels maršruts ar all. Es īpaši priekš tādas lielas pilsētas kā Londona. Un tur ir noteikts posms, kur tas strādā vislabāk. Un viņiem, reāli noderē, jo man liekas, pirmajos 2-3 gados, kad palaida tos, neviens īsti nesaprata, priekš kam tas ir vajadzīgs, ko darīt. Un tad, kad cilvēki sāka uzķert, cik daudz laika viņi var nogriezt no savas dienas schedule, tas ļoti, ļoti noderēja. Tagad pat ir tāds mini trends, ko mēģina gatekeepot, ir kā pēc koncertiem. Tu vari aizbraukt no O2 uz pieturu iepriekš, tālāk. Un tad uzkāpt tajā Uberboats, un tu ātrāk tiksi līdz centram, nekā ja tu brauksi ar tube no koncerta halas līdz centram. Tāpēc taisa tādu apli, un vēl vairāk cilvēku izmanto tos Uberboats tieši kaut kādu dažādu koncertu laikā. Jā, un daudzi arī kaut kādi office workers no lielajiem tādiem biznesa centriem arī izmanto to ļoti bieži, jo tiešām ir komfortablāk. Tu atnāk, tu vari atvērt datoru, piesasties, strādāt to, pusstundu, kamēr tu brauc. Tev reāli ir ērti un patīkami braukt, nevis
ar kaut kādu tube underground, un tad tālāk, kur tu ienāksi un tev kāds bļaus virsū, vai stāvēs, nezinu, tu skatīsies uz kādu cilvēku, tur, nezinu, armpēts visu pusstundu, un arī nav patīkami. Šādi daudz jaukāk. Jā. Kā ir Londonā, viņiem ir arī tā kā šeit, ka ir tas viens tas centra puse, un tad ir tāda tā kā guļamā puse, vai tur ir tā kā abās pusēs tas attīstīts? Es teiktu, tur ir vairāki rajoni. Ir, jo tālāk tu iesi tā kā ārpus, jo vairāk būs tie guļamrajoni. Bet arī, un arī kāpēc nevienmēr tie Uberbauts strādā, ir, jo katrs rajons ir tā kā sava sabiedrība un sava pasaule. Tu dzīvo šajā rajonā un bieži vien tu arī strādā šajā rajonā. Tāpēc tur tieši iekšā vienā sabiedrībā arī labāk strādās autobusi. Bet ja šī ūdens transporta strādā labāk tiem, kas dzīvo centrā, tā kā pie Westminstera, piemēram, vai Canary Wharf, vai vēl kaut kādā. Un tu tiešām to izmanto vairāk tai transportam starpā tiem rajoniem, jo tu, nezinu, dzīvo tajā, kur ir tikai biznesa centri. Tur neviens īsti nedzīvo. Tur tāda infrastruktūra, ka tur nērti dzīvo. Tur visur ir skyscraperi. Tu nevari gulēt pa naktīm, ja tev visu laiku gaisma ir sejā. Tāpēc tā, bet tas strādā tieši priekš tiem office workeriem. Un, ja jums vajadzētu tā kā iedomājoties, ir tagad tā jaunā Rīgas doma, pašvaldība precīzāk, un viņi tagad grib ieviest ūdens transportu, un ja jums vajadzētu viņiem pateikt, ok, vajag šito. To, ko jūs no cilvēkiem dzirdējāt, tā kā, ko jūs viņiem teiktu? Kas bija tādas svarīgākās vēlmes no sabiedrības? Komforts. Negaidīt, vai ne? Es pat nezinu, godīgi sakot. Nē, minēju to, ka ļoti gribētu, lai ir skaļas reklāmas, lai to var tā kā pamanīt, lai tā kā tādā ziņā. Bet arī skaļās reklāmas ar labumiem, tā kā ko mēs dabūsim no šīs. Atkal atgriežoties pie tā, ka mums ir kaut kādi cilvēki kaut kādā ofisā, kas ar kaut ko nodarbojās. What can I get from this? Jā, skaidrs bija tādā ziņā, ka tā kā daudzi var to saņemt, saredzēt un tā. Man likās tā kā fiziski skaļas reklāmas tajos prāvīšos. Tieši tāpat, kā mēs taisījām aptaujas staigāt apkārt cilvēkiem bļaut virsū par to, ka mums ir jauns prāvis palaists. Jā. Un daudzi vispār izteica to, ka viņi gribētu arī vasarās kaut kādus tā kā vēl vakarreisus, kas būtu kā, tiešām izklaides brauciens, nevis kā sabiedriskais, bet kā izklaides brauciens. Kad tur saulrieta kaut kāds reis, bet arī, lai tā kā saglabātos tas pašs, cipars, jo visi grib maksimāli zēmu ciparu. Jā, biļetes cena gan jau ir viens no svarīgākajiem. Jā, protams. Un, cik minēja, apmēram, tā kā? Vienreizais brauciens bija ap 3 eiro. Un mēs tā kā arī runājam par to, ka būtu tā sadarbība ar Rīgas satiksmi, ka varētu veidot arī tās mēnešu biļetes. Un mēnešu biļetes, ja nekļūdos, mēs runājām, ka piedāvāja kaut 40-50 eiro, bet 40-50 eiro ir uz mēnesi, un ja tu nopērc to biļeti, tu vari braukt gan ar kuģīti, gan ar Rīgas sabiedrisko transportu. Un zona lūdzu vilcienam. Līdz babītē, lai es varu teikt lūdzu. Jo citā gadījumā tie tā kā par tiem 30 eiro nekļūdos, teikt ir mēnešu biļeti Rīgā. Studentiem vēl 12 eiro. Jā, bet mēs runājam par parastiem cilvēkiem. Par normāliem cilvēkiem. Tā kā, kad, ja viņi nopērk par tiem 30 eiro, viņš var braukt tikai ar sabiedrisko transportu. Nopērc par 40 vai 50 eiro, tur būtu jau vēl kad attīstītos projekts. Un tur bija visādi vēl triki ar tiem, ar stāvvietām arī. Nebija kaut kādas atlaides, ja tu atstāji mašīnu? Nē, tev vienkārši parkings mašīnai bez maksas. Tas arī labi, ja tu brauc ar prāmi, tev ir bezmaksas, bet ja cilvēki gribēs tur vienkārši atstāt mašīnu, viņam būs jāmaksā. Bet ja tu aizbrauksi ar prāmīti, tu vari te atstāt mašīnu bez maksas. Man liekas, tā ir, tas ir punktiši, kas daudz kur jāpiemēr. Skaļi jāpasaka. Stāvvieta ir dārga. Man liekas, tā kā kopumā līdz centrā noteikti tā kā labas vietas, kurus var dabūt pa nedēļu,
Tā kā, paskaties svētdienu, tā kā tu atbrauc 9 no rīta, viss jau ir aizņemts. Jā, es tieši gribēju prasīt, tā kā sanāk, mums te blakus tā BT1, piemēram, cik sanāk pa dienu biļeti? Tā kā parkings. Es nezinu, man liekas, ka vienkārši cilvēkam, kas atbrauc, tie ir 3 eiro, bet RTU tu var aiziet studentu parlamentu, un tur ir studentu tarifs, un tu vari pieslēgt savu studentu tarifu, un tev ir eiro dienā. Kas nav šausmīgi traki. Bet arī, piemēram, sanāk kaut vai 20-30 eiro pa mēnesi pa to parkingu. Ja ir studenti, piemēram. Tad, 20 maksimums 30. Es nezinu, ja vēl centrā kaut kur liek, tad tā kā vairāk, bet tas sanāk gandrīz vai tā pati cena, kas būtu vienkārši nopērkot to prāmja transportā, to kombinu. Mēnešu biļeti. Jā. Jā. Tā ir nākamā reklāma. Skaļā reklāma. Man vēl ir jums 2 jautājumi no mūsu iepriekšējiem viesiem. Bija Ruta un Ēriks. Un pirmais jautājums ir par bioloģisko daudzveidību. Vai jūs paskatījāties, kā ūdens transporta attīstība ietekmēs to un varbūt potenciāli uzlabos vai tieši otrādi? Sofijas vectētiņš teica, ka par zivīm pastāst. Es aizmirsu par to. Jā, mans vectētiņš ir mākslinieks. Un viens no jautājumiem, kad mēs prezentējām to projektu, tajā lielajā prezentācijā, es neatceros. Lomspēlēs. Jā, lomspēlēs, ok. Tur bija cilvēks, kas uzjautāja, vai tas netraucēs māksliniekiem, un vai tas nebūs tā kā šausmīgi slikti viņu biznesam un tā tālāk. Un mans vectētiņš, ka nebūs zivis, viņiem tur, viņi nepatīk skaņa un vispārējais. Un jā, mans vectētis tieši pateica, ka netraucēs, un tas būs labāk, jo tā kustība palīdzēs ūdenim tur sataisīt visādas tur kustības vajā, un tas tieši ir atraktīvi tiem zivīm, un būs vairāk zivis, un būs ļoti labi, un māksliniekam būs daudz vairāk naudas, un īstenībā tas nav slikti, jo pašlaik viņi to dara manuāli, bet, mums ir, problēma būtu, ja mums kaut kas ūdenī tur paliktu no tā transporta, kaut kādas netīrumi, vēl kaut kādas, bet ņemot vērā, ka mums ir domāti elektrodzinēji, tieši arī tas ir labi. Mums nekādas emisijas nav, nekāda pārpalikumi tur iekšā ūdenī arī nav. Un mēs varam droši teikt, ka mums būs tikai kustība ūdenim, un tur būs ļoti daudz zivis, ļoti daudz naudas māksliniekam, un centrāla tirgu būs ļoti daudz zivis. Mēs visi varam iet un garšot. Pārāk daudz zivis. Tā nevar būt nekad tā. Un arī tikko Sofija teica par tām, ka mums ir elektriskais. To, ko mēs nepieminējam, un vienkārši kādam varētu būt arguments, jā, bet ja tur ņem elektrība no tīkla, tad tur varbūt var ņemt, tu nezini, tur varbūt fosīlo paņem vai ko. Bet nē, mums būs 2 saules parki, no kuriem mēs lādēsim šos kuģīšus, un mums būs sava enerģija, mums būs sava zaļā enerģija. Un tas jau arī, samazina to vēl lielāku to piesārņojumu, kas ir nevis, Potenciāli piesārņojumi, par ko cilvēki varētu šauboties, kāda ietekme būtu. Elektriskie, bet elektrība jau arī var ražot sadedzinot, nevis tikai tur, no ūdens vai no saules. Viens no noslēguma jautājumiem bija par, kas jūsuprāt būtu mazākais solis, ar ko pilsēta varētu sākt jau rīt? Es teiktu, ka ja mēs būsim tā kā ļoti pozitīvi un optimistiski, tas būtu tas pirmais pilotprojekts, kas būtu ar tiem 16 reisiem dienā. Tas bija 4 prāmi laikam. Jā. 4 prāmi, 16 reisi dienā. Kas būtu tieši ap tām pīķstundām un izbrauktu gan no Kaslakalna, gan no Bolderājas. Un tad tur būtu tā kā mainītos. Galvenā ideja, ko gribētos palaist uzreiz un tiešām izmēģināt un paskatīties, kā reaģēs cilvēki no tiem rajoniem, kur ir pārējās tās pieturas, kas ir tās 9, kas nav iekšējās tās centra. Bet, protams, realistiskāk it kā palaist to, kas notiek tieši tajā iekšā tās 3-4 pieturas. Bet, vai tas nebūs tas pats, kā mums ir turistu prāmīši un kam atkal atgriežoties pie tā, kāds man no tā ir labums.
Tā kā, es varu aizbraukt to pašu prāmīnu, nezinu, tur sarunāt ar vadītāju, pateikt, oi, tu vari man lūdzu izlaist ārā nākamajā pieturā kaut kur. Bet, un mainīsies arī tas idejas koncepts, kas bija mūsu tā ideja, ka no tālākiem rajoniem cilvēki var tikt. Un, ja mēs gribam saglabāt to ideju, tad, pilotu projekts noteikti būs tas pirmais risinājums, jo pēc tā jau mēs varam iegūt ļoti daudz un vērtīgus datus. Pirmkārt, mēs saprast, kur var gadīties kaut kādas kavēšanās, kāpēc var gadīties, pieņemsim, kavēšanās. Kuras pieturas ir tās, kuras tiešām izmanto, varbūt būs kāds pieturas, kas nav aktuāls, un viņas būtu jāņem pilnībā ārā. Un tā var turpināt, cik daudz datus mēs varam iemākt un saprast. Kur ir lielāks potenciāls tam pašām kaut kādām zaļām zonām? Varbūt cilvēkiem patīk kaut kur pavadīt ilgāku laiku, tur pasēdēt, patusēt tajā pati pieturā, iedzert kafiju un paskatīties uz, nezinu, uz ūdeni un nomierināties pēc lekcijām vai kaut kā tā. Ir ļoti daudz tieši, man liekas, tā ir pareizi doma, datu savākšanas potenciāls. Ko mēs varam uzzināt no šī un no kurienes cilvēki reāli gribēs braukt. Jo es godīgi teikšu, ja man būs rīktīgi labs maršruts sabiedriskiem transportam, esmu gatava pārvākties uz kaut kuru, nezinu, jauno vietu, ja tas man atvieglos dzīvi. Tā kā, ja man būs lētākās biļetes, nezinu, tālāk no centra, bet es varēšu atkal tikpat ātri tikt, nezinu, tur uz darbu, uz lekcijām, uz ķīpsolu un tālāk. Es esmu gatava apskatīt variantu, ka, tā kā izīrēt kaut kur citur vietu, kas man saglabās laiku, naudu un, nezinu, padarīs manu dzīvi mierīgāku. Jā. Ne, tas liekas tāds loģiskais nākamais solis, man liekas, tas ūdens transports, jo nevar būt, ka vienkārši tā Daugava tā kā paliks pliku neizmantot. Tas ir neizmantots potenciāls. Jā. Tiešām. Bija interesanti arī ties kursā, ka mums stāstīja par to, ka tā mentalitāte, kad nevajag ūdens transportu ir no PSRS laika, jo tad varēja vienkārši izbēgt no PSRS tā kā uz Zviedriju vai kaut ko tādu. Un interesanti, ka tas vēl projām ir saglabājies, tā, ka tas nav attīstīts. Un tad mēs esam nonākuši līdz pēdējiem jautājumam šodien, kas ir vispār jautājums par jautājumu, ko jūs uzdosiet nākamajiem viesiem. Tu varētu nākošajam viesim īsi pastāstīt par mūsu ideju un pajautāt, vai viņš brauktu ar šo kuģīti. Ātri nopičot un palīdzēt mūsu datu savākšanai. Labi, tiks darīts. Okay. Ko tu, Sofija, gribi paprasīt nākamam viesim? Paprasīt, ko viņi dara ikdienā, lai padarītu mūsu pasauli zaļāku un drošāku un komfortablāku. Es aizmirsu par komfortu un sekundi, ak, nē. Superīgi. Paldies. Paldies, skatītāji, kas skatījāties vai klausījāties. Un tiekamies nākamreiz.